25. gads ir tikai sācies, bet jau ir otrais labais cenu piedāvājums no Hyundai. Šoreiz cenā vispieejamākie modeļi i10 un i20 ir dabūjuši vēl pieejamākas cenas. Vismazākais Hyundai i10 no ārpuses komiski maziņš, bet iekšpusē man pietiek vietas. Man pat nav galva griestos, iedomājies, 1,92 m un nav galva griestos. Bet šai mašīnai cena 14,990 un ir vesela viena komplektācija. Ir apsildāma stūre, apsildāmi krēsli, kruīzu kontrole, lietus sensors, automātiskās gaismas, digitāls instrumentu panelis, multimedijas. Multimedijām, starp citu, ir arī Android Auto un Apple CarPlay. Aha, kondicionieris un vēl ir mehāniskā rocene. Ir kamera? Ir kamera. Jā, ir kamera apakaļ arī. Nu labi, bet par i10 ir skaidrs, ja nu tev vajag kaut ko lielāku, ja nu tu gribi braukt ar 4 pieaugušiem cilvēkiem, varbūt tu gribi vairāk jaudas, varbūt tu gribi automātisko kārbu. Viena izmēra lielāks, i20. Nu jau ir LED lampas, rīktīgi seksīgi lietie diski, bez kontakta, atslēga. Un pārmaiņas pēc no i10 te arī aizmugurē var iekāpt pieauguši cilvēki. Jo, rekur ir, pat var sēdēt. Vieta ir, lādētājs ir un arī bagažniekā var ielikt kaut ko vairāk par Remi iepirkuma maisiņiem. Kamera. Un te jau pasties. Tādu ļoti mazu leduskapīti varētu mēģināt arī kādu ļoti mazu veļas mašīnīti. Nu, bet vispār caurmērā viens IKEA skapītis izjauktā formā aidā. Ja mēs runājam par featurām, ļoti līdzīgs saraksts tā kā i10, jo i10 jau ir labi aprīkots. Šeit ir bišķi glītāki ekrāniņi, ir jau labākas kruīzu kontroles un ir glītāks dizains. Bet saraksts joprojām klimata kontrole, apsildāma beņķi, apsildāma stūre, kruīzu kontrole, digitāli displeji, šeit jau parādās pogas starts un kīles, kā es iepriekš teicu. Šeit ir viena svarīga nianses, kas jāpasaka vēl arī klāt. Viņam ir ļoti laba cena, 16,990, tas ir uz atmosfērisko motoru, mehānisko kārbu. Ja tu gribi automātisko kārbu, viņš ir tieši šitāds auto. 20,990. Ļoti izdevīgs piedāvājums, nāc apsties.